Vai tu esi bijusi tādā stāvoklī, kad ir tāds dziļš iekšējs besis, kur tev liekas, ka ir neiespējami no viņa izkāpt ārā, un varbūt pat kaut kur iekšēji gribās tajā pasēdēt, negribas smaidīt, un liekas, varbūt ir par kāds tāds neredzams spēks, kas tevi notur tajā. Ja mēs skatāmies no bioķīmiskā procesa, bioķīmiskās perspektīvas, tad katra mūsu sajūta veido kā tādu kokteili. Un tad, jo mēs biežāk, piemēram, jūtam šo pašu stresu, katrā reizē, kad tas stress parādās mūsu ķermenī, līdzīgi kā tāds zāles slaistītājs, kas laista zālienu, arī tie hormoni, stresa hormoni tiek izsmedzināti tev pa visu ķermeni. Un jo biežāk tu izjūti stresu, un tu tam nepievērs pienācīgu uzmanību, tavs ķermenis to paņem kā normālu, jo tas ir ierasti. Es taču visu laiku stresoju, tad tas ir normāli. Prāts un ķermenis vienmēr meklēs drošību, un drošība ir tas, kas ir ierasts, kas man liekas, ka varbūt pat ar prātu, es taču negribu tā justies. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, kad mēs ne tikai mentāli, bet fizioloģiski sākam arī radināt ķermeni un prātu pie tām sajūtām, kuras mēs vēlamies izjust, kuras mums dod šo emocionālo līdzsvaru, labsajūtu, prieku, empātiju, gandarījumu un pacelātību. Un īstenībā tas tikai pāris minūtes dienā, kas spēj cilvēkā ķermenī būtiski atjaunot šo emocionālo līdzsvaru. Pievienojies 4 nedēļu online kursam emocionālā līdzsvara atslēgas, un no tevis tiek prasīts tikai vēlme mainīt un ļaušanās procesam, un lai viss notiktu pats no sevis. Tas patiešām ir vienkārši, ja mums nav jābūt visu dienu, visu laiku lielā priekā, jo tas rezultāts paliek ilgtermiņā. Pieteikšanās linku tu atradīsi manā bio sadaļā, un mēs tiekamies jau 4. martā.